Studenti vaicā. Padome atbild. Padome apstiprina augstskolas stratēģiju un pārauga tās ieviešanas progresu. Kāpēc augstskolai ir vajadzīga attīstības stratēģija? Attīstības stratēģija ir nepieciešama, lai mēs saprastu, kādi ir tie mērķi, uz kuriem universitāte grib virzīties. Un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mērķis ir būt vadošajai universitātei bioekonomikas jomā Baltijas jūras reģionā. Un mēs izvirzam mērķus, kādus mēs gribam sasniegt pētniecībā, kādus mēs gribam sasniegt studijās, kādus mēs gribam sasniegt pārvaldībā, un pēc tam mēs uzraugam, kā šie mērķi tiek īstenoti. Kā padome varētu veicināt akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību? Vispirms padome neiejaucās studējošo un pasniedzēju akadēmiskai brīvībā. Mēs esam sev uzlikuši tādu kā tabu, neaizskat šīs brīvības. Un otrs, ko es domāju, ka mēs aizsargājam universitātes brīvību, aizsargājam pret nepārdomātiem dažkārt valsts pārvaldes lēmumiem, aizsargājam pret nekvalitatīvu darbību. Tā kā, manuprāt, ir ļoti svarīgi neaizskart studējošos un pasniedzējus viņa akadēmiskajā darbā. Un otras puses rūpēties, lai augstskola netiek aizskarta no ārpuses, ja tā varam teikt. Kā tiek organizēts padomes ikdienas darbs un lēmumu pieņemšana? Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes padomē ir izveidotas 3 komitejas – akadēmiskā komiteja, stratēģijas komiteja un finanšu komiteja, kas galvenokārt izskata dažādu veidu jautājumus, kas viņiem ir atbilstoši pirms padomes sēdēm. Padomes sēdes norit vienreiz mēnesī, kad tiek pieņemti lēmumi, un nepieciešamības gadījumā tiek sasaukts arī attālinātas sēdes. Kādus jauninājumus padome līdz šim ieviesusi augstskolas darbā? Es domāju, ka viena lieta, ar ko mēs sākām savu darbību, bija šī stratēģija, un universitātes stratēģijā no padomes puses mēs mēģinājām pacelt to universitātes ambīciju, jo nereti mums ir tā latviskā dzīves ziņa, ka mēs neesam tik labi, bet mums ir jākļūst vēl vien labākiem. Un padomes uzdevums bija tiešām pacelt universitātes ambīciju no Baltijas līmeņa, Baltijas jūras reģiona līmenī un arī skatīties uz šīm lietām. Tā vēl viena lieta, par ko mēs arī padomē esam diskutējuši un par ko mēs runājam, ir, ja mēs skatāmies uz mūsdienu universitāti, tad mūsdienu universitāte nav iespējama bez digitāliem risinājumiem, bez informāciju tehnoloģiju izmantošanas. Un šeit arī veidojās šīs sadarbības starp visām zinātnes universitātēm. Mēs domājam par to, kādus jaunus risinājumus, tehnoloģiskos risinājumus mēs universitātē varētu ieviest kopā arī ar citām universitātēm, bet varbūt tieši specifiski mūsu universitātei. Un es domāju, ka studenti jau visai drīz varēs daudz no šīm lietām novērtēt.